zinātniskas intereses vadīts izjauts Passat B8 lukturi, 2016. gads. Jāsaka, ka es viņu diezgan brutāli jaucu, jo, cik es zinu, šīs paudzes lukturiem jau ir problēmas sadalīt stiklu no korpusa. Ar sildīšanu tur vairs nekas nenotiek, tur ir kaut kāda ķīmiska metode, tur lietajā šuvē, bet arī tur, kur es skaties, te cilvēki zāģē tam stiklam šitien te gar pašu šuvi nost, un tad tur pa gabalam mēģina izdabūt to hermētiķi ar atliekam stiklu no tās vietas, kur viņš sēžās iekšā. Tā kā es stipri šaubos, vai šīs iekšējās detaļas kādreiz kāds vispār mainīs. Bet, lukturi jauni maksā kosmos, 1000 eiro gabalā. Vienīgais, ko izskatās var normāli nomainīt zem šādiem improvizētiem vāciņiem rūpnīcā, kas ir ietaisīti, bet pašam jāizgriež, tad tas, ko var nomainīt, ir šie LED moduļi. Tas ir viens ar 2 diodēm, un otrs ir adaptīvajai daļai. Tam ir pat ventilators. Un tad tie izskatās, ka izvalkam ārā, bet, protams, visu šī detaļa, kur grozās tā lēca, uz vienu pusi, uz otru pusi, tad tur vēl iekšpusē ir šāds te, kas griežās, acīm redzot, kaut kādu daļu stara, tad aizsedz, vai arī tas tuvai tālai īsti pat nezinu. Un tad šī daļa, ja te kaut kas nojūk, es domāju, tur ir bezceris. Te pat varam redzēt, ka buks ir sākusi, tā teikt, sadalīties drusku. Bet, varam pastīties, kāda milzīga vada bunta ir iekšā. Tas ir vāks vienkārši, kas vienā lukturī ir sabāsts. Viss jau ir labi tikai tajā brīdī, kad tie lukturi sāk brukt. Tad droši vien smiekli nenāk. Škodām zina A7 platformā, jau tur kaut kādi cilvēki fórumos maina šitos te blokus. Arī laikam viņi var noņemt un samainīt. Teorētiski šito var izgriezt ārā, tas ir tas korektors, bet es nespēju viņu pat ar izdemolētu lukturu izvilkt šo tābolu normāli ārā, tā kā es domāju, ka tas nav tas, ko varēs nomainīt, neizjaucot lukturi. Sistēma ir diezgan interesanti, šeit ir tāds bloks, kas ir diodas pagrieziens ar dienas gaitu, bet, tas ir tikai izjaucot pilnībā lukturi. Tā kā, nezinu, varbūt kādreiz ķīnieši sāks ražot pa lēto, bet, pagaidām tie lukturi maksā kosmos jauni.